Tā kā, nu jā. Jā, un es gribu padalīties arī ar info, varbūt arī tiem, kuri negrib investēt, tā kā es jau stāstīju, ka man pēdējā laikam bija tur, neatceros, pēc FTX. Un jā, man vairāk patīk ar aktivitātēm pelnīt šo kripto, un kur es gribu padalīties, kur ir tagad mans fokus, jo tagad, tie, kuri tur farmē kaut kādus airdropus, tad topā tagad ir no testnetiem, bezmaksas aktivitāte, tas ir šitais Temonāt, bet tur ir pārāk daudz cilvēku tagad. No sākuma, jā, mēs tur šilojam, tur bija ok, tur bija kādi, neatceros, daži miljoni maki. Tagad tur ir, cik tad pēdējo reizi, ko es redzēju, tas bija apmēram 70 miljonu aktīvu maku, tad padomājiet paši, cik tur būs airdrops. Laikam jau nekas. Un tagad mans fokus ir tieši uz šito te Somnijā. Tas ir arī pagaidām testneta, tas ir Layer 1 blockchains, tur ar IVM sadarīgs blockchains, tur ar 1 miljoniem transakcijām sekundē, tur mega ātrs un tā tālāk, bet viņi vairāk fokusējas uz Gamify, Metaverse, tur NFT un jā, viss šitais te. Un tagad viņiem ir tāda questu kampaņa, kur šeit pirmie questi ir tikai par, šeit kaut kāda social uzdevumi, tad pierakstīties uz Twitteru, tur Telegram, Discord, tā tālāk. Un vēl ir questi ar testneta tīklo, tieši šitais te Somnija Playground, tur, kur jāizveido savu kaut kādu tur metaverse pasauli un tur izveidot savu avatāru un tā tālāk. Tad, jā, testneta aktivitāte, arī viņiem ir tur dažādi testneta aktivitātes. Vairāk par šito mūsu privātajā grupa, tur ir visi linki un tā tālāk, bet es arī ielikšu zem šī video uz šo quest platformu. Un pēdējais quests viņiem arī ir kopā ar Kaito AI, ar japiem arī var farmot, un šeit ir interesanti, var arī saņemt katru nedēļu 5000 USDC būs sadalīts starp top 20 leaderboardu Kaito AI. Kaito AI, ja kāds nezin, tas ir platformā, kur var pelnīt, viņam jau tagad ir tokens, ko mēs saņemam par pirmo sezonu, bet arī būs otrais sezons un tā tālāk, tad var pelnīt no tā, kad jūs dalāties Twitterī ar kaut kādiem projektiem, ar domām par projektiem un tā tālāk, par visu saistīto ar kriptu citā. Un jā, par šo, ja jūs rakstīsiet tieši par Somnio, tad var pelnīt šitos te japs arī no Kaito AI, tad jūs saņemsiet airdropu no Kaito, tad jūs saņemsiet arī šos pointus no Somnio, kad viņiem būs tokens, tad droši vien viņi izdalīs airdropu. Un jā, un vēl par top 20 var saņemt, jā, katru nedēļu 250 USDC, tad sanāk katram. Un ja jūs domājat, ka tas nav tik viegli un tā tālāk, šeit ir pat, šeit var redzēt šito te Japer leaderboard, un šeit topā ir cilvēki vispār bez sekotājiem, top 20. Cik tur, sekotāju jau ir. Tā, es kaut kur redzēju, tur bija vispār kādi 10 sekotēji. Tad vispār tukši konti, un viņi ir jau topā. Un kur pat es tikko biju arī top 20, es tikko otru dienu rakstu par šito te Somniju, un jau esmu topā. Tad, jā, tagad esmu 22. vietā, iepriekš biju pat kaut kur, jā, šeit 10. laikam. Tad, jā, un kāpēc arī man patīk šitais te Somnio un tā tālāk, kāpēc viņi var iedot labu airdropu, tāpēc, ka tas ir arī kompanija Improbable. Tad, jā, tas ir viņu projekts, Somnio, viņi tā kā taisa dažādus blockchain produktus, un šitais te piesaistīja 800 miljoni ar valuation 3 miljārdi, tad iedomājieties, cik liels varētu būt airdrops, un tur nav pagaidām tik daudz cilvēku, nezinu, tur, točno ne 70 miljoni kā manāt, piemēram. Un, jā, ja salīdzināt, piemēram, ar
Viņiem pat vairāk konsensusam. Konsensus tas ir kompanija, kuriem pieder MetaMask populārākais maciņš. Tā, konsensus Finding Ground, kur viņiem pat mazāk, bet, protams, valuation 7 miljārdi. Bet, jā, šitais te vispār kosmos. Un tikai šitajiem te Somnio piesaistīti kādi apmēram 200 vai 300 miljoni. Tā kā tā, tas laikam arī viss par to, kā var pelnīt pilnīgi bez ieguldījumiem un jā, tikai par jūsu aktivitāti. Te raksta arī par Blūmu, arī, kad Blūms, kādas serijas par Blūmu. Tur es teiktu, ka tur varētu nelikt lielas cerības par Blūmu, jebkurā gadījumā. Tie, kas nezin, tad principā Blūms, kad pagājušo nedēļu laikam izsludināja to, ka viņiem tad nāks ārā, viņi beidzot taisīs tad šo te listošanu. Un tad principā ir 3 kriteriji, kas jābūt ir. Viens tātad vismaz 100,000 tieši te Blūmu punkti, tie, kas tur varbūt gāja iekšā, taisīja check-ins un farmoja, tur noteikti ir vai kaut spēli, paspēlēja bišķiņi, viņiem ir. Otrs ir, tad otrs kriterijs, kam jābūt ir vismaz 750 šiem tiem meme punktiem, saucamiem, mēs viņus varam dabūt vai treidojot tos meme coins, vai arī uztaisot savu meme coinu, principā, lai dabūtu tos 750, vismaz 2 meme coini jāuztaisa, kas jums izmaksas aptuveni plus mīnus $3, tonu coini jātur ir. Tālāk viņu, tad vai otrs bija kriterijs, jāiziet tas proof of activity, jābūt izpildītam. Un te tas proof of activity bija katru nedēļu. Bija vienreiz nedēļā, viņi tur, man tāks, es nezinu, nepateikšu no galvas 10 nedēļas pēc kārtas, un nav īsti skaidrs, vai kā viņi to proof of activity skatīsies. Ja tu vienu nedēļu nebija uztaisījis, vai viņš skaitīsies iekšā vai neskaitīsies iekšā, jo arī nebija baigi informācijas par to. Tā kā, laikam tie, kas grib labāk ātri davilkt šos te meme punktus, un nekā, nezinu, domāt, vai man tas proof of activity iziets vai nav iziets, jo nekur nav, aplikācijā nekur nav ielikts. Kas vēl? Un trešais ir jābūt 2 Andrej, var bišķiņ pārtraukt, kā tos vai cilvēki visi zina, kā uztaisīt tos memes? Tur mums kaut kāds, varbūt ir kaut kāds mazs vai instrukcija kaut kur grupā vai Tūlītās es mēģināšu, ja man izdosies palaist caur datoru Blūmu. Ir izdevās, jā, es varētu nošērot tūlītās, tad es arī nošērošu, jums parādīšu. Tā. Ļoti labi iet. Nekā citi jau nav. Jā, reku, es esmu atvērs vaļā, noteikti redzat skrīnu, tad respektīvi, principā, tad tie nosacījumi, tad jābūt vismaz 100,000 šeit ir, un tad vismaz 750 punktiem jābūt šiem te meme punktiem. Viena opcija tad ir, tad treidot šos te meme coins, var treidot un dabūt šos te punktus. Otrs, mēs varam vienkārši uztaisīt paši meme coinu. Manā gadījumā es tos proof of activity visus nebiju veicis. Es tur varbūt kādas 2 nedēļas tikai to izdarīju, jo tā kā es parasti arī esmu teicis, nevajag guldīt naudu kaut kādās šādās top spēlēs, jā. Es baigi neredzu jēgu, ka tas varētu atmaksāties, labākā gadījumā iziet pa nulēm ārā. Tad mēs varam uztaisīt meme coinu un tūlītās es mēģināšu saprast, tūlītās tā, un jau es aizmirsu jau pats, man tā šeit bija, un tūlītās mēs arī atradīsim, kur varējam, ir launcha meme coin, es vairāk šo nevaru izdarīt, tad mēs uzspiedīsim launch meme coin, īsmā varbūt varēšu get started, ir. Jā, te laikam man nevar launcha token, reku ir tad augšā launch token. Mēs ierakstam tad vienalga, piemēram, kripto, piemēram, numuru 1. Šeit vienkārši KR kripto, tad KRT. Description obligāti varam nerakstīt, varam rakstīt, ja gribās. Mēs varam izvēlēties kaut kādu ikonu, jā, tad nezinu, te no bildēm vienalga mēs varam paņemt no downloadiem, paņemt nezinu, kādu, kas man te ko šo te pašu, paņemsim open, mēs varam done, ielikt iekšā šo te bildi, tad mēs spiežam continue, šeit vēl vienreiz jāielādē tā bildi, tā kā, banners saucamais,
Ja? Un viss, un mēs spiežam continue, un tad tur vajadzēs šo te Bloom, ton tokens vajadzēs, un būs ton tokeni, un būs jāapstiprina transakcija. Tad tas pats maks, kas jums ir piekonektēts klāt Bloomam, visticamāk tas ir Tonkeeper wallet vai Tonhub wallet, vai arī pats Telegram wallet jums piekonektēts klāt ir. Un visu, un laižam, un tu par šādu vienu uztaisīt, jūs saņemsiet 750 punktus, uztaisam 2, un viss. Un jūs esat dabūjis veiksmīgi šos te. Jā, atkal te ir runa par to, ka jā, jums kaut kāda tā nedaudz neliela summa jāieliek iekšā ir, bet zin kā tomēr gribās arī dabūt vismaz tie, kas tur ir tapojuši un spēlējuši tās biļetes, vismaz potenciāli kaut ko, varbūt, es nezinu, šobrīd es redzēju, nezinu, cik tur tā patiesa informācija ir vai nav, kad pre-market cena tur vienā vietā bija 0,013, tā kā 1,3 centi bija pre-marketā. Atkal, bet tām cenu spekulācijām baigi negribās ticēt, tāpēc, ka, zin kā, tad, kad viņi paziņoja, tad visi tur baigi sāk runāt, baigi haipot un tā tālāk. Tā kā es personīgi pats lielas cerības nelieku, ja ar savu rezultātu tur, nezinu, $20-30 dabūšu, tas varbūt arī viss, tā kā baigi neliek cerības. Tas pre-market par pointiem, jo par tokenu tur laikam vēl nekādu tokenomiku nav, tur tā kā nevar būt. Tur bija tikai spekulācijas, tur tās jau nebija tā kā kaut kāds, tur bija tajā pre-market, es nezinu pat no kurienes viņi tur likt, vienkārši bija likts vienkārši no kurienes es ņem informāciju, tur tieši čalis tieši uz visām top spēlēm ir orientēts, un tā viņi tur arī lika iekšā par tām cenām, bet tās, kā es saku, tās ir tikai spekulācijas, šobrīd tāds konkrēts nekur nav tā kā. Un arī atbildot uzreiz varbūt, ja kādam jautājums par Pāvs ir, Pāvs turpina vilkt intrigu ārā, un man tā liekas, es domāju, atkal lielākai daļai ir apnicis, jau tas jau viņi jau to dara no pagājušā, kad viņi jau paziņoja, kad viņi te listosies, un visu laiku liek kaut kāds šitās zagatkas, kā krievis saka, ja tās mīklu video kaut kādus ar kaut kādu, un tad tur cilvēki metās iekšā un komentē, kas tur varētu būt, kurā datumā un tā tālāk. Vielikuši bija, man tā liekas, arī, kad kā kosmosā paceļās šī te raķete, rakstīja uzreiz, ka 12. aprīlī būs listings, jo tad ir kosmonauta diena. Visā šitāds te mīklas, kas, manuprāt, arī viņi vienkārši visi laikam saprot, kāda šobrīdējā tirgus situācija, un līdz ar to varbūt tas ir tas iemesls, kāpēc tiek vilkts tik traki garumā, vai arī vienojās arī otru opciju, kad vienojās par tier 1 biržām, tad tur, piemēram, ar Bybit, Binance, tur un tā lielām top biržām, lai listotos tajās biržās, jā, varbūt nevar dabūt tā kā dīlu vēl. Tas tāds minējums. Tas ir arī tāpēc, ka tas ir tādi nefundamentālie projekti, kuriem uzreiz viss ir skaidrs pēc listinga, tas ir dump, un par projektu var aizmirst. Viņš nevienam nevajadzīgs. Bet par tādiem fundamentāliem, starp citu, tad šomēnes būs ļoti daudz jaunu listingu, jaunu airdropu, tur no projektiem, kuriem, nezinu, jau cik gadus tur varēja taisīt kaut kādas transakcijas, piemēram, šitais te Hyperlane, tas ir jauns tokens, bet viņi strādāja tā kā bridge, cross-chain protokolu, tāds pats kā Layer Zero, kuriem jau sen ir token, kā sen no jūnija, gandrīz gadu, un Wormhole arī kādu gadu viņam ir tokens. Tā kā būs vēl viens konkurents, tas laikam jau būs 20. aprīlī jau būs tā kā claims un listing, un visi tur, kuri taisīja starptīklu transakcijas, saņems šo airdropu. Tas ir no tādiem lieliem fundamentāliem. Arī būs ļoti daudz citu listingu šomēnes, arī airdropu. Ir zināma cena tam Hyperlane pa tokenu, vai ne? Nē, starp citu kaut kur bija pre-marketā, sanāk tagad apmēram $1 par vienu hyper. Jā, es, man liekas, uztaisīju pāris transakcijas, man ir 100 tokeni. Ko es arī par šīm top spēlēm gribēju piekomentēt. Ja jūs tik daudz laika, kā pavadat šajās top spēlēs, reāli pildot šādus fundamentālus projektus, ko liek Artūrs grupā, tur jūs nopelnīsiet daudz. Es personīgi vispār nevienu top spēli pat neesmu atvēris. Tā kā,
manuprāt, tas ir vienkārši liek iztērēts laiks. Protams, ka var kaut ko nopelnīt, bet tas salīdzinoši pilnīgi laika tērēšana. Jā, tieši tā, un tas ir tas, ko es arī saku. Tur, kur kaut kāds tās spēles, kur tev vienreiz dienā jāiečekojas, kaut kas jāsavāc, vai vienreiz 8 stundās, kā pirms Blūmā, vai kaut kur tādās var iemesties, bet ja tev jātērē laiks, ir visu laiku sēžot tajās spēlēs, protams, tas vispār nekad tev neatmaksāsies un vispār nav jēga to darīt. Tāpēc tas ir tas, ko es arī iepriekšējās reizēs minēju. Ja jums ir tik daudz laika, lai sēdētu tā spēles un konkrēti viņu spēlēt, tad labāk izmantot šīs iespējas, kā piemēram testnetus, kur tev tad ir krietni lielāka iespēja nopelnīt par savām darbībām naudu. Jā, bet par tapspēlēm, piemēram, kādu gadu atpakaļ vairāk, pat 1,5 gadu atpakaļ, kad bija šitais pirmā tapspēle Notcoin, kad es arī dalījos, neatceros arī publiskā grupa, pat privātas mums nebija, tikai publiskā. Visi tur smējas, kas tā pa spaidīšanu pa ekrānu, kas tas ir, tā tālāk. Bet es taisīju uz 2-3 tur kontiem, kāpēc ne, un visiem arī pat forša feature, viņiem tur reklāma maksā. Par vienu reklāmu tur bija pat 100,000 vajadzēja maksāt reklāmu devējiem, lai izvietot to reklāmu tieši Notcoinā. Un es uzreiz pateicu, tas ir foršs biznes, tas ir pirmais tāds projekts, es domāju, ka tur varēs kaut ko dabūt. Tā arī bija uz vienu kontu, tur vidēji 200 vai 300. Bet varēja taisīt firmu uz 100 koiniem un var iedomāties, tas jau ir life change no tapspēles. Jā, un tālāk tur tikai šitais doks bija, laikam, tur tikai par vienu reģistrāciju. Tur pat nebija gandrīz nekādu uzdevumu, tur vajadzēja tikai reģistrēties un tad laikam tur vidēji. Tur vienreiz dienā check-ins bija jātaisa, tur reāli dabūja $100, praktiski $100 dabūju. Jā, 50 līdz $100 vērtībā. Un tas bija tur mēneši pusotru laiku, katru dienu bija jāiečekojās un viss tikai. Saku, un vēl jau tas arī bija, tas tur, kā viņš saucās, tagad aizmirsu, arī kur bija tur pat vairāk tūkstoši, kur deva, kā bija. Jā, Vana. Jā. Šito es dalījos tikai mūsu privātajā grupā, bet jā, tur varēja dabūt pat 100,000 par Discord rolu. Ja jūs tur bijat no sākuma un vēl arī aktīvi kaut ko tur rakstījāt Discordā, saņemt šo Discord rolu, par to arī varēja dabūt gandrīz $100,000 vērtībā šo tokenu. Bet par pašu tapoku, ja jums bija izpildīti visi uzdevumi, tad neatceros. Laikam 500 kādu jau neatceros. Tur bija arī laba summa. Es tur varu padalīties to, ka es tur biju ļoti minimāli vispār iekšā, es tur ik pa laikam kaut ko iegāju, paskatījos. Es tur kaut kā reāli arī ļoti, ļoti maz tur vispār. Es kaut kāds $30 dabūju arī. 27 vai $28 man beigās ienāca makā arī. Bet tur tiešām es biju apskatījies, kas tur ir un viss, un principā neko praktiski nedarīju. Šeit jautā par Nodes Garden. Tā kā ar Nodes Garden turam, jā, protams, kāpēc ne. Un starp citu, šodien, laikam, jauns projekts, tur es arī paņēmu vienu nodu, neatceros, kāds tur bija nosaukums, Drija, laikam, Drija. Tas ir jauns projekts, un jā, viņam jau uzreiz ir tā kā punktu programma. Tas ir gandrīz garantēts, ka vismaz kaut ko par šito te nodu jūs saņemsiet, jo uzreiz ir point programma. Tur ne tikai jāpaņem šo nodu, tur arī jāreģistrējas ar māku. Jums tur būs private key. Vajadzēs paņemt šito te private key, ievietot savā mākā, un pēc tam jāreģistrējas tur caur kaut kādu formu, un tieši Discord serveri saņemt šo rolu, ka jūs esat nodu turētais. Un tad jums krājas šie punkti par nodu, un var saņemt airdropu. Protams, ne tik lielu kā no citiem projektiem, kur viņiem pat, viņi tā kā retrospektīvi jums varbūt iedos kaut kādu airdropu, varbūt nē, bet tur sanāk krietni labāk, jo tagad tur mazāk cilvēku šo nodu turē. Bet, jā, nodes turam un pat ņēmam jaunos projektus. Ko forši? Varbūt ejam uz izlozi? Jā, tā stunda ir.